Pastāstīšu nelielu ievadu par to, kas ir investīcijas, kas ir finanses un dažus, bet svarīgus parametrus, kas ir jāsaprot par tiem. Jo cena, ko cilvēks var samaksāt, neizprotot finanses, ir trešdaļa no visā mūžā nopelnītās naudas. Tā nav joka lieta. Tas ir papildus visiem nodokļiem caur finanšu politiku, naudas drukāšanu, monetāro politiku, caur daudziem neredzamiem mehānismiem. Naudai zūd vērtība, tā cirkulē, un šo mehānismu neizpratne noved pie tā, ka ļoti daudz cilvēku pat nenojauš, cik daudz viņi zaudē. Šis cik daudz nav cents, nav 10, nav eiro vai 20, tas ir trešdaļa no visā dzīvē nopelnītās naudas. Es to daļai pierādīšu ar skaitļiem. Ja aizdomāsieties, vai tas jums ir svarīgi, un atbild būs jā, svarīgi, tad noteikti ir vērts saprast dažus pamata aspektus par finansēm. Nav svarīgi, vai esi mediķis, inženieris vai programmētājs. Finanses ir pamatprasme, gluži kā autovadītāja apliecība. Un tiem, kuri savos studiju priekšmetos nav saistīti ar finansēm, jo īpaši svarīgi ir saprast, kas ir finanses. Varbūt sāksim ar dažām makro tēzēm, makro parādībām, jo vienmēr, kad kaut ko dari, man šķiet ļoti svarīgi saprast ne tikai to, kā darīt, bet arī kāpēc tas vispār ir svarīgi. Un šos pamatprincipus tad kļūst skaidrs, kā darbojās visi šie instrumenti. Sākšu ar 4 izvēles variantiem, kas ir īpaši aktuāli, sākot jūsu karjeru, profesionālo vai personīgo dzīvi. Vienmēr tieši vai netieši rodās jautājums, ko darīt ar naudu. Ļoti sen jūsu vecumā dzirdēju frāzi, ka naudu ir grūtāk noturēt nekā nopelnīt. Tajā brīdī man tas nešķita jēgpilni. Nopelnījis, tad arī izlems, ko darīt. Tā ir patīkama problēma, nice problem to have. Noteikti atradīsim risinājumu, bet daudz vēlāk sapratu, ka tajā ir liela patiesība. Labklājības pārvaldība, proti visa īpašuma uzkrāšana un vairošana, diemžēl sastāv tikai no puses jautājuma. Kā iegūt sākotnējo kapitālu? Otra puse - kā to noturēt un palielināt. Tātad tās ir izvēles, kuras agrāk vai vēlāk, gribot vai negribot, saprotot vai nesaprotot, jums būs jāizdara. Jums ir kaut kāda nauda. Būtībā iztērēt to, nopirkt saldējumu, Snickers, datoru, spēli, mašīnu vai vēl ko citu. Sabiedrība kārdina iztērēt vairāk nekā tev ir, un pat vairāk nekā tev jebkad būs. Mūsdienu rietumu sabiedrība balstās uz kredītiem, un kārdinājums ir ne tikai tērēt to, ko es nopelnījis, bet arī aizņemties. Aizņemties automašīnai, datoram, dzīvoklim, mājai, ceļojumam un tā tālāk ir ļoti spēcīgs. Atkal, tā nav mana atbildība aizstāvēt vienu vai otru izvēli. Mana atbildība ir atklāt, cik tas patiesībā maksā, vai izvēle aizņemties automašīnai vai mājokli un tiešām būtu pārdomāt, un jūs ietu tajā ar atvērtām acīm. Jo ļoti bieži tā tas nav. Cilvēks daudz vēlāk saprot, ko ir izdarījis, bet ļoti bieži tad jau ir par vēlu. Krāt šīs prezentācijas kontekstā krāšanu es vienkārši pieskaitīšu pie tāda banāla noguldījuma depozīta ar oficiālām procentu likmēm, kas stāv bankā un pelna to, ko banka dod kā depozīts, kā noguldījums. Atkal, tehniski krāšanu varētu kaut kādā mērā saukt arī par ieguldījumu, bet es apzināti gribu nošķirt šos jēdzienus. Krāšana, tas ir atsevišķi, vienkārši neiztērēja to, ko nopelna, un ieguldījums, tas ir atsevišķi, ne tikai neiztērēja, bet arī lieku naudai strādāt. Un šo atšķirību es šīs prezentācijas kontekstā gribu ieviest. Un tas ved pie 4, teiksim tā, kategorijām. Vienkārši dzīvoju par neko nedomādams, cik nopelnu, tik iztērēju, dzīve ir skaista, nav rūpju, nav problēma, nav bēdu, nav plānu. Otrais tips pārāk bieži raksturīgs rietumu sabiedrībai. Es vēl arī aizņemos, izterēju krietni vairāk nekā nopelnu, jo mana auga ļauj man aizņemties. Un tad visu atlikušo dzīvi cenšos savilkt galus, jo vienmēr strādāju, daļu atdodu kredītiem, aizdevumiem un daļu iztērēju sev. Trešais veids - es krāju, ļoti raksturīgi ķīniešu filozofijai. Vienkārši atsakos no tēriņiem, tērēju sev minimāli, visu pārējo nolieku malā, bankā nesadegs, lai guļ tur.
Ceturtais, es ieguldu, citiem vārdiem, atsakos no patēriņa šodien. Ne tikai ietaupu un aizturu šo naudu, bet arī lieku tai strādāt. Tādi ir 4 pamatizvēles varianti. Starp citu, es speciāli izcēlu aizņemties un nedaudz ielūkos priekšu, paskaidrošu, kāpēc rietumu sabiedrībā šī aizņemšanās kultūra noved pie tā, ka būtībā 95% visas populācijas tiek fiziski atslēgti no iespējas piedalīties pasaules ekonomikas izaugsmes labklājībā. Viņi vienkārši nepiedalās. To es pierādīšu ar skaitļiem un grafikām nedaudz vēlāk. Tieši tāpēc, ka ir pārāk daudz aizņemšanās, cilvēkiem vairs nav nekādu finanšu iespēju ieguldīt. Kad tev ir kredīts un tu uztraucies par tā atmaksu, tev vienkārši fiziski nav resursu, lai ieguldītu ne akcijās, ne nekustamajā īpašumā, ne kriptovalūtās, ne nekur citur. Starp citu, pa kripto uzreiz atzīmēšu, ne laikā tā ir investīcija, bet laikā spekulācija. Un, ja interesē, varam pie tā vēl atgriezties. Tāpēc šo jēdzienu izpratni ir svarīgs. Tad citu kādreiz San Francisco, atvainojos, tā ir bezpajumtnieku pilsēta, ejot pa ielu, iedomājos, tas bezpajumtnieks patiesībā ir bagātāks par vidējo amerikāņu, jo viņam cepurē guļ $11. Un tas ir plus. Tad tehniski viņa bilance ir pozitīva. Paskatieties, vidusmēra amerikānim ir -200 par studijām, -300 par dzīvokli, -50 par mašīnu, -10 par kredītkarti un tā tālāk. Lielākā daļa amerikāņu tikpat kā nekad neizkļūst no šiem parādiem. Un viena medaļas puse ir tā, ka es vienmēr maksāju procentus, vienmēr atsakos no daļas patēriņa, lai samaksātu procentus. Bet vēl būtiskāka neredzamā daļa ir tā, ka tu vienkārši esi izkritis no kapitālisma pasaules. Tava nauda tev nestrādā, un tev nekad nebūs iespējas saņemt daļu no ekonomikas izaugsmes. Toties atlikušie 5% dzīvo ļoti labi, jo mazāk cilvēku dalās ar kūku, jo lielāks gabals tiek tiem, kur piedalās tās dalīšanā. To es vēl parādīšu skaitļiem. Bet tāds neliels ievads. Ļoti vienkārši banāls grafiks. Nezinu, vai kādreiz mēģinājuši analizēt, kādā ātrumā pasaule arvien ātrāk rada labklājību. Labklājību visās nozīmēs. Bagātība, pakalpojumi, resursi visās nozīmēs. Vai nekad neesat sev uzdevuši tik vienkārši jautājumu? Daudzi runā par inflāciju, par to, ka burgers kādreiz maksāja €1, bet tagad €1,50. Un politiķi mierina, ko jūs gribat, pagājuši 10 gadi, burgers divkāršojies, un kas no tā, ko jums tas maina? Nu, nedaudz žēl, bet alga taču arī gandrīz divkāršojusies. Tātad, ko jūs pārdzīvojat? Tāds ir politiķu publiskais stāsts, bet neviens neuzdod jautājumu. Tieši tāpat visi laikraksti raksta par produktivitātes pieaugumu, roboti, mākslīgais intelekts, rūpnīcas un tā. Un tajā pašā laikā, kad burgers divkāršojies, pasaulē iemācījās saražot 10 vai 100 tādus burgerus. Krietni vairāk, un pasaules labklājības apjoms pieauga, bet spēja iegādāties šo pasaules labklājību nevis pieauga 2 vai 3 kārtīgi, bet samazinājās. Fakti. Lielbritānija šodien oficiāli paziņo par cost of living crisis. Vai kāds esat dzirdējuši? Cost of living crisis, ne? Britānija oficiāli paziņoja, ka 2024. gadā, ņemot vērā inflāciju, vidējais brits dzīvo sliktāk nekā pēc Otrā pasaules kara. Punkts. Viņi izdarīja secinājumu, ka neskatoties uz visiem šiem sasniegumiem, datorizācija, automatizācija, pasaules ekonomikas izaugsmu un visu pārējo, ko politiķi skaisti pasniedz kā panākums, cilvēks sācis dzīvot sliktāk. Lai tiktu pie mājokļa, jākrāj ilgāk, bet automašīna un citas pamatvajadzības, izņemot elektroniskās rotaļlietas, kļuvušas mazāk pieejamas. Atkal atgriezīšos pie statistikas par šo jautājumu, bet pirmais trends, ko vienkārši vienmēr vajadzētu paturēt prātā. Pasauli trīskāršo labklājības apjomu ik pēc 30 gadiem. Trīskāršo. Un dabiski būtu gaidīt, ka parasts cilvēks arī redzēs šo pieaugumu. Citiem vārdiem, ja šodien par vienu darba stundu nopērku vienu burgeru, tad pēc 30 gadiem man vajadzētu spēt nopirkt 3, bet tā nenotiek. Taču ir labā ziņa. Rīkojoties atbildīgi ar savām finansēm, ir iespējams piedalīties šajā pasaules ekonomikas pieaugumā proporcionāli.
un pat vairāk nekā proporcionāli. Citiem vārdiem, šī vērtības trīskāršošanās, izmantojot ieguldījumus, finanšu plānošanu un tieši finanšu pratības pieaugumu, var tikt pārvērsta personīgā labklājībā. Būtībā, atkal atgriezīšos pie tā, kapitālisti vienmēr ir dzīvojuši tikai no tā. Kapitālisti nedzīvo no darba, viņi dzīvo no kapitāla. Kapitāls un darbs jau tūkstošiem gadu viens ar otru sacenšas. Kurš iegūs lielāku daļu no ekonomikas pieauguma, resursiem, progresu un tā tālāk. Tātad atskaites punkts ir šāds. Nevajag ir aizliegt samierināties ar to, ka šodien par vienu darba stundu nopērku vienu burgeru, un pēc 10 gadiem, ja mana kvalifikācija pieaugusi, var nopirkt 2 burgerus. Nē. Ir jāsaprot, ka labklājības pasaulē ir krietni vairāk. Kaut kur tas viss nosēžās. Jautājums, kur? Šī līkne parāda ļoti aptuveni to pašu izaugsmu un labklājību, bet jau nedaudz tuvāk finanšu instrumentiem. Bet jau truputėlį priartinta prie finansinių instrumentų. Nes greičiausiai... Jo neticu, ka nav neviena, kas nebūtu dzirdējis par Dow Jones. Girdēju apie Dow Jonesą. Kurš ir dzirdējis par Dow Jones indeksu? Nu, come on, ir dzirdējuši. Nesaku, ka zinām, bet esat dzirdējuši par Dow Jones. Labi, tad laba ziņa tāda, ka jūs esat šeit un apgūsiet to laikā. Nav neviena amerikāņa, kurš nesāk rītu, nepārbaudot, kas notiek ar S&P, Nasdaq, Dow Jones. Visticamāk, filmās vismaz esat redzējuši, ja esat skatījušies CNN, Bloomberg, Fox vai jebkuru ziņu kanālu, tad noteikti vienmēr ekrānā skrien tās joslas. Nu, nevar būt, ka neesat redzējuši. Protams, ka redzēt tās kustīgās joslas, tur plusi, mīnus, sarkani, zaļi un tā tālāk. Tagad Trump lamā ne jau tāpēc, ka viņš ir klauns, bet tāpēc, ka biržas indeks nokritās par 200%, un tas tieši ietekmē visu amerikāņu labklājību, uzkrājumus un pensijas. Tātad Dow Jones atgriežos ir sintētisks indeks, tas ir uzņēmuma akciju rūpniecības vidējais rādītājs, kurā ietverti ļoti daudz reprezentatīvi uzņēmumi. Kad skatās uz vienu konkrētu uzņēmumu, tas vairāk atspoguļo nevis tirgu, bet konkrētā uzņēmumā peļņu, strateģisko pozīciju, veiksmi un tā tālāk. Kad datus sintezē un izrēķina vidējo rādītāju, tas jau sāk atspoguļot tirgu kopumā, kā šobrīd pasaulē uzvedas tirgi vai kā vai krīt. Uzreiz pateikšu, ir 2 šādi rādītāji. Tos var redzēt pat CNN, viņi publicē tā saucamos greed, alkatība un fear, bailes. Tiek uzskatīts, ka jebkura cilvēka, īpaši investoru uzvedību, ietekmē šīs divas emocijas. Ekonomikā bieži māca, ka cilvēks ir racionāls, vienmēr spēj precīzi Excel tabulā aprēķināt savu labumu. No tā izriet visas teorijas no Adama Smita un Keynesa līdz mūsdienām, un tās balstītas matemātikā. Bet pēdējā laikā parādās cits virziens, kas saka pilnīgas muļķības. Cilvēks nav racionāls, viņš neuzvedas racionāli. Vienalga, ko saka formulas, viņš rīkojas pēc izjūtām. Un viņu sajūtas vienmēr balansē starp alkatību, greed, gribu vairāk, pelnīt, neko nedarot, un bailēm, fear. Varbūt birža sabruks, māja iebruks, ģeopolitika mainīsies tālāk. O gal ten birža nukries, namas sugrius, geopolitika pasikeis ir panašiai. Ja kādam interesē, viens no interesantiem parametru novērošanas rīkiem ir CNN Fear and Greed indeks, bultiņa tāda. Tā vienkārši norāda, pamatojoties uz pasaules kontekstu, virsrakstiem, ziņu avotiem, vai šobrīd pasaulē vai vismaz rietumu sabiedrībā dominē vairāk greed, viss mierīgi, cilvēki grib vairāk, vai fear, viss slikti, baidās no kara, pandēmijas, deficīta, tampa. Žmonės nori daugiau. Arba fear. Viskas blogai, bijo karo, pandemijos, deficito, Trumpo, ten ko tik tai nori ir tada bijo. Bet atgriežamies pie šī slaida. Tātad Dow Jones ir indeks, kas sastāv no rūpniecības uzņēmumu akciju vidējās vērtības. Viens no 3 galvenajiem indeksiem, ko izmanto investori vismaz rietumu pasaulē. Blakus ir S&P 500. Pats nosaukums jau norāda, ka tajā iekļauti 500 lielākie uzņēmumi, un to vidējā vērtība veido indeksu S&P. Un ir arī Nasdaq, ļoti līdzīgi, tikai ar novirzi. Nasdaq vairāk pievāk tehnoloģiju uzņēmumus un galvenokārt atspoguļo tieši tehnoloģiju sektoru. Dow Jones un S&P tā ir klasika,
rūpniecība, viesnīcas, aviokompānijas, enerģētika, ražošana un tam līdzīgi. Nasdaq vairāk Google, Apple, Facebook un līdzīgi. Tad šie 3 indeksi ir visbiežāk tie, ko katrs amerikānis pārbauda katru rītu. Kāpēc? Tāpēc, ka trešdaļa amerikāņu bagātības ir ieguldīta akciju tirgū. Trešdaļa no visu īpašumu. Salīdzinājumam Lietuvā tas ir mazāk nekā 1%. Vienkārši salīdzinājumam. Atgādināšu, ka būtībā akciju tirgus atspoguļo biznesu. Bizness ir vienīgā kategorija, kas rada vērtību. Valsts tikai pārdala, resursu konstante. Bizness rada vērtību. No tādas vispārējās filozofijas, ja tu nepiedalies vērtības radīšanā, ne tieši, tad par to balīti, kurā dala pīrāgu, var aizmirst. Tāpēc vienkārši atgriežamies pie Dow Jones. Dow Jones atspoguļo visu tirgu, nevis atsevišķus uzņēmumus. Kā redzams grafikā, šeit ir pēdējo 100 gadu Dow Jones indeks. Var teikt, tas jau ir pieredzējis visus plusus, mīnus, visas krīzes, iespējamos karus, visu, ko vien var iedomāties. Un var uzreiz izdarīt 2 secinājumus. Pirmais, tas būtībā atkārto to pašu tēzi un grafiku. Cilvēks arvien vairāk rada labklājību, eksponenciāli. Un tas atved atpakaļ pie jautājuma, kad saka, ka mākslīgais intelekts aizvieto, starp citu, no jūsu pasaules, no IT, no programmētājiem, kad Amazon saka, ka 24. gadā no viena programmētāja tiek sagaidīts, ka viņš paveiks 7 darbu, jo 90% koda jau raksta mākslīgais intelekts. Tad iedodam jums mākslīgo intelektu, kas 10-kārtīgi palielina produktivitāti, no jums sagaidām vismaz 7-kārtīgu ieguldījumu, un par to maksāsim vismaz dubultu algu. Apmēram tāda formula 24. gadā. Viena cilvēka radītā vērtība pieauga 10-kārtīgi, tikai tāpēc, ka viņš vairs pats neraksta kodu. Un to vidēji ņemot jau var skaidri redzēt nevis abstrakti, bet dolāros, eiro vai jebkādā citā valūtā. Vērtība aug eksponenciāli. Starp citu ir finanšu instrumenti, to es varbūt nedaudz vēlāk pieminēšu, kas ļauj cilvēkam, kurš neko nezina, vienkārši ieguldīt indeksā, aizmirst par visu, atgriezties pēc 5 vai 10 gadiem un priecāties par to pieaugumu. Banāli vienkārši. Bet otrais secinājums, ja paskatīsties, ir par to, ka, diemžēl, šī izaugsme nav gluda un skaista. Tā nav tā sarkanā punktētā līkne, kas matemātiski viss tā skaista. Tā ir, kā daudz saka, kardiograma. Uz priekšu, atpakaļ svārstās atkal ir daudz, varbūt simtiem iemeslu. Ir ekonomiskie cikli, bet pēdējā laikā, runāju par pēdējiem 10 gadiem, lielākās svārstības izraisa tieši atsevišķi investoru emocionalitāti. Vienkārši. Pēdējo 20 gadu laikā vidējais investors ļoti ir mainījies. Agrāk tie bija fondi, institūcijas, bankas, tagad būtībā individuāli cilvēki caur tādām lietotnēm kā Robinhood, 500+, Admiral Markets un vēl daudzām citām. Tas ļauj katram individam piedalīties tirgū. Taksists brauc, pērk vai pārdod Teslas akcijas. Tas kļuva par spēli. No vienas puses tas deva iespēju katram individam tieši piedalīties tirgū. Agrāk tas nebija iespējams, ne tehniski, ne ekonomiski, ne juridiski. Tagad ir iespēja. Var investēt pat 1 centu Teslā vai Nvidia un pēc tam to pārdot. Bet tas noveda pie neplānota blakus efekta. Vienlaikus taksists izlasīja Bloomberg virsrakstu, visi pārdod Teslu, jo rakstīts, ka Musk vairs nav krūts džeks. Tas izraisa akciju kritumu par 20–30%, tad Bloomberg uzķer nākamo virsrakstu, ka Musks zaudējis triljonu, un tas vēl vairāk padziļina kritumu. Šobrīd dominē viens skatījums, īpaši pēdējā gada laikā, ka tirgus arvien vairāk veidojas uz emocijām. Jo vienlaikus tajā piedalās daudzi cilvēki, kuri pat nezina, kas ir P&Ls vai PE. Tas nozīmē tīri, primitīvi, krūts džeks vai nekrūts džeks. Un pēc tā pērk vai pārdod akcijas. Un tas sāk radīt ļoti lielas svārstības. Pie tā atgriezīšos, bet tas vienkārši izskaidro, kāpēc ir šīs svārstības. Tas ir diezgan būtisks, un pēdējā laikā ir novērojami 2 trendi saistībā ar tirgiem plaši.
ne tikai atsevišķi uzņēmumi, ka šīs svārstības kļūst biežākas. Agrāk redzējām, piemēram, Nasdaq vilni, dotcom burbuli, tas vilkās 14 gadus. Tagad panika, Covida vai kara panika vai procentu likuma panika ietilpst būtībā pusgadā. Pilns cikls, viens no šiem trendiem ir tāds, ka cikli kļūst īsāki, bet to amplitūda lielāka. Reiz 10% novirzi no indeksa bija pilnīgi ārkārtējs notikums. Mūsdienās tas var notikt vienas nakts laikā, piemēram, Nasdaq, gan kritums, gan kāpums par 10%. Vienas nakts laikā tas ir noticis. Tas ir ļoti daudz, bet tas viss ietilpst tajā attēlā, ka jo tālāk ejam, jo attīstība nav lineāra, saglabāja tendenciju, eksponenti turpinās, jo ilgtermiņā tehnoloģijas, produktivitāte, peļņa, ienākumi ietekmē tirgu, īstermiņā emocijas, tāpēc gribētu izcelt, ka eksponenti pastāv. Citiem vārdiem sakot, kurš iegulda pasaules izaugsmē, var izvēlēties instrumentu, bet vienmēr iegūs vērtību. Bet kas investavęs į pasaulį, galime jau rinktis instrumentą, bet visada pagaus vertę. Investīcijām pasaules izaugsmē raksturīga īpašība, īstermiņā tās var svārstīties ļoti būtiski - 50–67%. Nepieredzējušam cilvēkam tas šķiet kā milzīgs risks. Bieži dzirdam frāzi spēlē biržā. Pats vārds spēlēt jau ietver domu vai nu uzvari vai zaudē. Bet tā nav spēle. Bet tieši tāpēc, ka īstermiņā vari nopirkt panikas brīdī pārdot, vari laimēt vai zaudēt. Pie šī mēs jau atgriezīsimies. Tagad gribu parādīt vēl vienu interesantu grafiku. Es sāku ar to, ka ekonomika aug, labklājības daudzums palielinās, pīrāgs kļūst lielāks. Šis pīrāgs pieaug ne lineāri, bet ar svārstībām, kā kardiogramma, tomēr eksponenciāli. Un te ir interesants grafiks. To bieži var redzēt. Dzeltenā līnija atdeva no kapitāla, viss vidēji tirgi investīcijas akcijas fondi. Šī ir vidēji atdeva no kapitāla kopš 1948. gada. Nav nekāds brīnums, ka atdeva no kapitāla ļoti labi korelē ar ekonomikas izaugsmi. Kopš 50. gadiem šie dati ir no 2017. gada. Tagad tie, protams, nedaudz mainījušies, bet būtība ir tāda, ka ņemot vērā inflāciju, atdeva no kapitāla ir ap 300%. Sarkanā līnija atdeva no darba. Citiem vārdiem, tas, cik darba devēji vidēji maksā stundā mēnesī noteiktā laika periodā. Koriģēts ar inflāciju kopš 72. gada. Pasaules ekonomikas izaugsme pārtop atdeva no kapitāla, bet ne pārtop atdeva no darba. Pasaulio ekonomikos augimas transliuojasi į grąžą į kapitalą, nesitransliuoja į grąžą į darbą. Nekādā veidā. Un tieši tas izskaidro, kāpēc Lielbritānijā, lielākajā daļā Rietumē Eiropas valstu un arī Amerikā, ja ņem vērā inflāciju, šodienas alga ir tāda pati kā pirms 60–70 gadiem. Un šeit ir lielais lazdi, jo patiesībā tas nav godīgi. Man šķiet, ja cilvēks rada instruments un vairāk labklājības, kāpēc tas neatspoguļojas stundas algā? Nekādā veidā. Atkal tā nav mana misija izskaidrot, kāpēc sabiedrība nav taisnīga. Tā vienkārši nav taisnīga, bet tas ir fakts. Stingrs fakts. Man ir zinkārīgi, vai kāds no jums var minēt, kas notika 1972. gadā. Jo līdz tam abas līnijas attīstījās vienādi līdz 1972. gadam. Kas tad notika? Darba devēja teica, mums ir labāka tehnoloģija, traktori, nevis zirgi. Un tad tālāk darbinieks teica, jums vajag kompetences kvalifikāciju, man ir traktora tehnika diploms, jums mani vajag. Un tieši tas tandēms. Tehnoloģija attīstījās, instrumenti attīstījās, produktivitāte auga, bet gan kapitālists, gan darba cilvēks varēja vienoties, jo viens otram bija nepieciešams. Tad 1972. gadā kaut kas notika. Vai varat minēt, vai jums ir kāds idejas?
Zelts. 1972. gadā, atgādināšu no vēstures grāmatām, teica, kara Amerikai piederēja liela daļa pasaules zelta rezervi, un tai bija pēdējais dolāra un zelta standarts visā pasaulē. Citiem vārdiem sakot, viņi teica, ka katram izdotajam dolāram kaut kur glabājās zelta gabaliņš, un jūs jebkurā brīdī varat to papīra gabalu apmainīt pret zeltu. 1972. gadā Francija pateica, mēs jums neusticamies, vai arī mēs jau pārāk labi dzīvojam, vai mēs vēlamies paši glabāt savu zeltu, un paņem veselu kuģi ar zeltu no Amerikas rezervēm. Tad Amerika sāk kasīt galvu un sacīja, mums vairs nepietiek zelta saguma. Ja viss sāks prasīt zeltu, mums nav ar ko sekt dolāru. Un tā kā tā bija pēdējā valsts, kas vēl izmantoja zelta standartu, viņi vienkārši to atcēla. Un viņi paziņoja, viss no šī brīža mēs vairs negarantējam, ka pret katru dolāru jūs saņemsiet kaut vai drusku zelta. Retorika bija brīnišķīga. Pasaule progresē, mums jāiet tai līdzi, mēs atpaliekam. Tagad dolāra stipruma garants būs ekonomika, nevis zelts. Garantas mūsu dolāru stiprības, un ne augstas augumas ir panašiai, kaip visada retorika. Kā vienmēr, retorika brīnišķīga. Fakts, tieši caur monetāro politiku, tieši caur šo atsaisti no seguma, sāk attīstīties naudas drukāšanas drudis. Prasidėjo pinigų spausdinimo karštligės. Nedaudz atgriezīšos pie naudas daudzuma, varbūt vairāk koncentrēšos uz Eiropu, bet pateikšu, nav nevienas pasaules valsts, kura neizmantotu naudas drukāšanu pārmērīgi. Nav. Tas ir necaurspīdīgi, neredzami, neviens to nejūt, neviens nebalso, neviens nediskutē, neviens nepieņem lēmumu, cik keša šomēnes izdrukāsim. Un ar to tika manipulēts. Kas notika? Tika atcelts zelta standarts, retorika, jauna ekonomiskā politika un tam līdzīgi. Fakts, kopš tā laika stundas auga pārstāja augt. Pilnīgi visu atdevi, ko radīja pasaule, dalīja kapitālists un valsts. Valsts ieguva vairāk nodokļos. Tēze. Mūsdienās neviena valsts, ne Eiropā, ne Amerikā nevar atļauties atteikties no naudas drukāšanas. Tā ir ienākumu rinda budžetā, kuru likvidējot deficīts automātiski ved pie krīzes. Tas ir kā narkotika. Sen jau iebarota, neuzkrītoša, labi darbojas. Patērētājs to gandrīz nepamana. Burgers maksā dolāru, pēc tam dolāru un 2 centus. Kāda starpība? Ērti iederas mūsdienu valsts struktūrā. Teisības. Patogiai įsipaišo į šių laikų visų valstybių sandarą. Tātad atteikšanās no inflācijas mehānisma, to nosauc par inflācijas ekonomisko izaugsmi. Mūdus termins, bet būtībā tas nozīmē, ka gan kapitālisti, gan uzņēmēji, gan valstis pielāgojās. Un to vienkārši norīd cilvēks. Es domāju, strādājušas cilvēks. Tā vienkārši ir patiesība. Es labprāt pievienotu garšvielas, kas patīkams, kas ne, bet es tikai konstatēju faktus. Tā tas ir. Tu to vari pieņemt vai noliegt īstermiņā, tas nemainīsies, bet tu vari pielāgoties. Jo būtībā šī formula vai šis grafiks parāda vienu ļoti interesantu tēzi. Lai piedalītos pasaules labklājības pieaugumā, tev jābūt kapitālistu pusē. Punkts. Ar kapitālu tu vari piedalīties, ar darbu nē. Atkal es mazliet pārspīlēju un vispār es nerunāju par katru atsevišķu karjeru, jo es runāju par vidējo cilvēku. Katram atsevišķam individam, protams, karjera var būt veiksmīga, var nopelnīt labu algu un tad tālāk. Bet sabiedrības līmenī pasaules izaugsme tiek sadalīta starp valstīm un kapitālistiem. Punkts. Ļoti vienkārši. Kapitalistų. Taškas. Labai paprasta. Tagad mazliet iedziļināšos, kāds izstāsts mūsu laikmetā, mūsu reģionā. Es domāju, Eiropa, naudas daudzums Eiropā un cenu indeksa izmaiņas. Droši vien esat lasījuši par inflācijas viļņiem Lietuvā un Eiropā 2022. un 2023. gadā. Putins, karš, enerģētika, Covid, viss kas. Esate skaitę Putinas, karas, energetika, Covidas.
Daudz attaisnojumu, kāpēc cenas kāpj. Man personīgi, kā pilsonim, šķita dīvaini, ka neviens raksts, arī Wall Streetā, Bloombergā vai citos finanšu avotos neuzrakstīja drukājam naudu. Neviens. Atkal varētu padziļināt, bet šobrīd izskatās, ka centrālās bankas gan Amerikā, gan Eiropā nav patiesi neatkarīgas. Likuma un konstitūcija saka viena, jābūt neatkarīgai iestādei, bet de facto tā tas nav. Likums gan ASV, gan Eiropā nosaka centrālās bankas pienākums, nevis vēlme, publisks pienākums, kas ierakstīts likumā, ir maksimāli 2% inflācija. Tas ir noteikts. ASV vēl pievienots bezdarba līmenis. Eiropā viena funkcija. Eiropas centrālajai bankai viena funkcija, kas ierakstīta statūtos - 2% inflācija. Un tas jau nav godīgi. Jo, ja pasaule aug par 3% un tad vēl pievieno šos 2%, sanāk, ka 5% katru gadu vienkārši tiek paņemti nost. Tātad tie 2% jau nav taisnīgi, un pat tos divas nav īstas, kad ir 15 vai 18%. Tad jautājums, kur ir atbildība? Valdes vajadzētu atbrīvot, kādu iesēdināt, jo ir radīti triljonu zaudējumi, bet nav. Atkal vienkārši uzsvēršu, de jure būtu jābūt, de facto nav. Neatkarība ir ilūzija. Visas centrālās bankas ir politiski iecelt pārstāvi, kad politiķiem vajag kešu, pakasa galvu un saka, kritiska situācija, drukājiet tālāk. Covid, karš, tarifi, jebkas dodas pie baņķera, uzcep kešu. Jo īstermiņā naudas drukāšana ir ētāka, ātrāka un inflācija nāk vēlāk, kad jau cita politiķu paudze. Pirmie dolāri inflācija vēl nerada. Bet vėlgi, čia yra truputėlį tokių speciāliai ryškių pasakymų tam, kad... Kad ekonomika aprit daži cikli, tad sākās inflācija. Bet atkal šeit es tīši lietoju košākus apgalvojumus, lai ieputētu domu. Skaidra nauda ir karsts kartupeles, turēt to nozīmē samierināties. Un ar to es domāju ne tikai monētas kabatā, bet arī konto atlikumus depozītus. Viss, kas ir cash, tiek pamazām pakāpeniski aplikts ar sodu, vienkārši par to, ka to turi. Man ļoti patika viena ekonomista frāze. Inflācija ir banāli, sistemātisks ikgadējs nodoklis par naudas turēšanu. Vienkārši par to, ka tev ir. Nav svarīgi, vai samaksā nodokli par ienākumu vai nē, bet par to, ka tur tu maksā. Un šis temps kļūst neērts, jo tas pastāvīgi pieaug. Citiem vārdiem, valstis arvien vairāk un ātrāk cep naudu. Šie divi grafiki to labi parāda. Pirmais - naudas pieauguma līkne, cik daudz eiro apgrozībā ir Eiropā. Otrais - inflācijas līkne. Ja saliec abus kopā, tie brīnišķīgi sakrīt. Citiem vārdiem matemātiski gandrīz 100% cenas pieauguma izskaidro naudas drukāšana. Visas pārējās lietas - tarifi, enerģētika, kari, produktivitāte - ir tikai baltie trokšņi. Un diagrammas apakšā redzams, kādu cenu cilvēki maksā vienkārši par to, ka viņiem ir nauda. No tā izriet ļoti vienkārši secinājums. Ja tev ir kaut neliels daudzums skaidrs naudas, arī kontā, depozītā, pat obligācijās, jo tās piesaistītas naudai, tu vienkārši zaudē šo naudu un viss. Vėlgi sąskaitoje, depozite, netgi obligacijose, nes jos pririštas prie grynųjų. Tai tiesiog tos pinigus prarandi ir tiek. Diemžēl bēdīgais secinājums ir tāds. Valsts mērķis, lai gan nevienmēr īstenots, ir pieturēties pie tā saucamā 2% inflācijas līmeņa. Kāpēc 2? No vienas puses tas ir pietiekami maz, lai cilvēki neko nepamana, ja tie tiešām ir 2. Cilvēki 2% inflācijas dēļ neiet uz ielām, neprotestē, pat nesaprot, ko zaudē. Nedaudz pieaug cenas, un viss. Viss, kas pārsniedz 2%, politiski kļūst bīstams. Kad inflācija sasniedz 10, 12, 15%, cilvēki sāk reaģēt, jo tad viņi pārāk ātri zaudē naudu. Ja ir mazāk par 2, neviens neko nedara. Bet 2, tā ļoti rupji rēķinot, ir 3 vai 4% no ekonomikas izaugsmes plus 2 inflācijas. Tie 5-6% katru gadu ir ļoti labs pielikums pie nodokļiem. Ļoti labs pielikums. Un valstis pie tā ir pieradušas dzīvi. Un kā no tā sevi pasargāt, un vairāk kā no tā veidot labklājību. Uz šo un cits jautājums par investēšanu, pasaules ekonomikas mehānismiem, finanšu pratību un praktiskiem soļiem, kā veidot savu labklājību mūsdienu realitātē, Ilja Laurs atbildēs šīs prezentācijas otrajā daļā. Abonējiet Ilja Laurs kanālu, lai nepalaistu garām turpinājumu un citas satura epizodes par finansēm,
ekonomiku un stratēģisko domāšanu. Tas ir ieguldījums jūsu izpratnē un nākotnē.